Kā turpmāk bērniem, kuriem nav vietas pašvaldības bērndārzos, tiks nodrošināts šis pakalpojums? Pēc pašvaldības sniegtās informācijas 2014. gada septembrī rindā uz pašvaldību bērndārziem bija 11 265 bērni. Šobrīd rindā uz pašvaldību bērndārziem vēl aizvien ir 8 809 bērni. Kas pēdējos gados paveikts, lai nodrošinātu bērndārzu pieejamību visiem Latvijas bērniem? 2013. gadā pirmsskolas izglītības jomā ieviests princips nauda seko bērnam, nosakot pašvaldībām pienākumu sekt izmaksas, kas radušās ģimenēm, kuru bērniem nav vietas pašvaldības bērndārzā. Lai sekmētu pašvaldību un privāto bērndārzu sadarbību, 2013. gadā izveidoja terminētu valsts atbalsta programmu uz 3 gadiem. 2014. gadā bērndārzu rindu mazināšanai no valsts budžeta tika izlietoti gandrīz 9 miljoni eiro, kas ir 64,38% no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Tas apliecina, ka finansējuma pieejamība nav galvenais problēmas iemesls, un patiesībā iemesls ir vietu trūkums bērndārzos, gan pašvaldības, gan privātajos. Ko pašvaldības ir paveikušas šajā laikā, lai nodrošinātu bērndārzu pieejamību visiem rindā esošajiem bērniem? Pēdējos 5 gados pašvaldības atvērušas jaunas grupas vairāk nekā 3800 bērniem. Atvērtas vairāk nekā 180 jaunas grupas bērndārzos, jaunuzcelti vai paplašināti 26 bērndārzi, renovētas vai labiekārtotas 64 izglītības iestādes, aktīvi organizētas aukļu apmācības, izveidotas bērnu rotaļu grupas, kurās pašvaldība finansē bērnu bezmaksas pieskatīšanu līdz 4 stundām dienā. Kādi turpmākie pasākumi tiks īstenoti, lai uzlabotu bērnu dārzu pieejamību? Pašvaldības līdz 2019. gadam kopumā plāno bērnu rindu samazināt par vēl 3010 vietām. Tiks nostiprināts princips nauda seko bērnam pirmsskolas izglītības jomā. Tiks izstrādāta vienota metodika, uz kuras pamata noteiks objektīvas izmaksas viena bērna izglītošanai pašvaldības bērndārzā. Šī summa pašvaldībām būs jākompensē vecākiem, ja bērnam nav vietas pašvaldības bērndārzā. Plānots noteikt, ka pašvaldību atbalsts būs jāattiecina arī uz certificētām auklēm, kā arī pašvaldību atbalsts netiks pārtraukts, ja bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības bērndārzā, bet bērna vecāki no piedāvātās vietas ir atteikušies. Valsts arī turpmāk nodrošinās bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju un regulāru to darbības uzraudzību. Atceries, pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērnam vietu pašvaldības bērndārzā. Ja tas nav iespējams, sekt izmaksas privātajā bērndārzā.